Šodien ielūkosimies tiesu ekspertīzes pasaulē šeit, Latvijā. Mēģināsim saprast, kāds ceļš ir jānoiet, lai kļūtu par certificētu ekspertu, cilvēku, kura viedoklis un atzinums var ietekmēt tiesas spriedumu un, jā, pat cilvēku likteļus. Viss sākās jau pirms vairāk nekā gadsimta, līdz ar neatkarīgas Latvijas valsts izveidi. Bija skaidrs, ka tiesām, lai spriestu taisnīgu tiesu, ir vajadzīgi speciālisti, kuriem var uzticēties. Tāpēc tālajā 1921. gadā radās Zinātniskās tiesu ekspertīzes institūts. Paralēli tam arī policijai vajadzēja zinātnisku pieeju noziegumu atklāšanā, un tā, soli pa solim, izveidojās atsevišķs ekspertu dienests Iekšlietu ministrijas paspārnē. Tātad sanāk, ka vēsturiski izveidojās divi ceļi. Vieni eksperti vairāk strādāja tiesām, otri policijai. Taču svarīgi atcerēties, ja policijas eksperts saņem uzdevumu no tiesas, viņš juridiski kļūst par tiesu ekspertu. Bet ko tad īsti nozīmē tiesu eksperts? Tas nav vienkārši gludrs cilvēks savā jomā. Likums skaidri pasaka, ir jābūt speciālām zināšanām un ir jāsaņem tiesu eksperta certifikāts. Tas certifikāts ir kā tāds kvalitātes zīmogs, kas apliecina, ka valsts šim cilvēkam uzticas. Un te mēs nonākam pie paša galvenā jautājuma, kā tad īsti iegūst šo uzticību? Kāds ir tas ceļš, lai kļūtu par certificētu ekspertu, uz kura vārdiem paļaujas visa tieslietu sistēma? Tad lūk, viss sākas pie starta līnijas. Un uzreiz jāsaka, uz šīs līnijas nemaz nevar nostāties kurš katrs. Pastāv ļoti stingras prasības, kas atsijā kandidātus jau pašā sākumā. Paskatīsimies, kas tad ir tās prasības. Jā, protams, ir nepieciešama atbilstoša augstākā izglītība, bet ar to ir par maz. Ir vajadzīga arī reāla, praktiska pieredze, kas iegūta strādājot nozarē. Un, protams, perfekta valsts valodas prasme, bet pats svarīgākais šķiet ir pēdējais punkts – nevainojama reputācija. Tas nozīmē, ka tiek vērtēts ne tikai prāts un prasmes, bet arī cilvēks pats. Un, lai saprastu, cik nopietni tas ir, sistēma ir, jāsaka, diezgan nesaudzīga. Ceļš uz eksperta statusu ir slēgts, ja esi bijis apsūdzēts vai vēl jo vairāk sodīts par tīšu noziegumu. Un te nav nolīguma. Pat ja sodāmība ir dzēsta, tas neko nemaina. Viss tāpēc, lai nerastos ne mazākās šaubas par eksperta objektivitāti. Labi, tiem, kas ir izturējuši šo pirmo atlases sietu, priekšā ir galvenais pārbaudījums – lielais eksāmens. Šis eksāmens ir sadalīts divās daļās, un katra pārbauda kaut ko citu. Pirmā daļa ir rakstisks tests par vispārīgām, teorētiskām lietām, likumiem, principiem, kas attiecas visiem ekspertiem. Un tikai tad, ja tas ir sekmīgi nolikts, seko otrā, mutiskā daļa. Tur jau ir jāspīd ar zināšanām savā konkrētajā jomā un jāaizstāv savs darbs. Tātad pirmā kārta – rakstiskais tests. Tajā ir 60 jautājumi, un tas ir jākārto pilnīgi visiem topošiem ekspertiem, neatkarīgi no viņu specializācijas. Un tagad par latiņu. Lai tiktu tālāk, uz mutisko daļu, no tiem 60 jautājumiem ir pareizi jāatbild uz vismaz 45. Tas nozīmē, ka kļūdīties var ļoti, ļoti nedaudz. Prasības ir tiešām augstas. Jā, un šis process, protams, nav bez maksas. Standarta maksa par certifikāciju ir 85 eiro. Bet kā jau bieži dzīvē gadās, ir viens būtisks izņēmums. Runa ir par tiesmedicīnas un psihiatrijas ekspertiem. Viņiem šis eksāmens nav jākārto. Kāpēc? Jo viņiem ir sava, atsevišķa un ļoti stingra certifikācijas sistēma medicīnas jomā. Tāpēc viņi maksā tikai simbolisku maksu – 7 eiro par paša certifikāta izgatavošanu. Bet iedomāsimies, eksāmenis ir veiksmīgi nokārtots, certifikāts ir kabatā. Vai ar to viss beidzas? Pilnīgi noteikti nē. Patiesībā tas ir tikai sākums. Pasaule nestāv uz vietas, attīstās zinātne, tehnoloģijas, parādās jaunas metodes, tāpēc tiesu eksperts nevar atcelties vienkārši sēdēt uz veciem lauriem. Lai nodrošinātu, ka zināšanas ir vienmēr svaigas un atbilstošas, ekspertiem regulāri ir jāiziet resertifikācija. Tas ir kārtējais pierādījums tam, ka viņu kompetence joprojām ir visaugstākajā līmenī. Labi, bet kurš tad to visu uzrauga? Kā varam būt droši, ka šie augstie standarti tiek ievēroti visā nozarē? Izrādās, sistēmai ir savs iebūvēts uzraugs. Un te uz skatuves parādās tiesu ekspertu padome.
Tā ir, ja tā var teikt, visas šīs sistēmas sirds un smadzenes. Padoma apstiprina mācību programmas, organizē eksāmenus, izsniedz certifikātus, un, ja nepieciešams, var tos arī apturēt vai anulēt. Tā uzrauga ekspertu ikdienas darbu un pat var ierosināt disciplināru lietas. Īsāk sakot, padoma ir galvenais kvalitātes garants. Un pats labākais ir tas, ka šī sistēma ir absolūti caurspīdīga, nav nekādu noslēpumu. Pastāv publisks reģistrs, kurā ik viens var ieiet un pārbaudīt, vai konkrētais eksperts ir certificēts, kāda ir viņa specialitāte un vai certifikāts ir derīgs. Tas dod pārliecību gan tiesai, gan jebkuram sabiedrības loceklim. Un te mēs atgriežamies pie paša sākuma. Visa šī sarežģītā, daudz pakāpju un stingrā sistēma ir radīta viena iemesla dēļ. Lai brīdī, kad eksperts tiesas zālē sniedz savu atzinumu, nebūtu nemazāko šaubu, ka viņa vārdi ir balstīti zināšanās, pieredzē un absolūtā integritātē. Jo tieši no šīs uzticības vienam cilvēkam ir atkarīga visas tieslietu sistēmas veselība.